jāsaka, ka esam ļoti gandrīti un nolēmām, ka viennozīmīgi vēlamies šo funkcionalitāti ieviest mūsu darbiniekiem kā ikdienas instrumentu. Galvenokārt 3 iemeslu dēļ, pirmkārt, lai mazinātu skaidras naudas operācijas un ar to saistīto risku, jo šīs ierīces galvenā burvība ir tā, ka vajadzības gadījumā es varu arī pludmalē vai meža vidū veikt operācijas. Un, protams, tad tālāk jau ir arī klientu liecība, jo jau karšu sistēma un karšu noteikumi ir absolūti visu mūsu ikdienu un dominē pār skaidras naudas operācijām. Bet par to detalizētāk, kā tas strādās un ko tas īsti nozīmē un kā jūs to varēsiet arī šodien nomēģināt, kuri vēlēsies izstāstīt mums kolēģis Jānis sīkāk. Paldies, Jāni. Tik tiešām, tas mums ir pats jaunākais no apmaksas veidiem un principā, lai apskatītos vispār uz apmaksas veidu kā tādu ir svarīgi saprast, ka ne tikai mums, bet katram uzņēmumam ir maksimāli svarīgi nodrošināt pēc iespējas plašāku šo apmaksas veidu klāstu, jo zināmā mērā tā ir ērtība klientam. Mēs katrs zinām, ka, teiksim, saņemot kādu preci vai pakalpojumu, vienīgā opcija ir samaksāt skaidrā naudā, un mums maksājums nav. Mums palūdz labākajā gadījumā aiziet līdz bankas automātam, kas, protams, ir laiks un neērtības mums. Atskatoties vēsturē, mēs principā esam faktiski gājuši ļoti lielā mērā līdz laikam, es teiktu solīti pirms, un mēģinājuši maksimāli plaši šo apmaksas klāstu arī nodrošināt. Tā ir tikai skaidrā nauda, tās ir ne tikai maksājuma kartes, kas ir mūsu klientu centros, stacionāros postterminālos, protams, arī internetu vidē, bet viens no tādiem būtiskiem mūsu plusiem tieši klientu atbalsta dienestam ir šie te karšu darījumi caur moto principu, jeb tā saucamo telefonu orderu, mailu orderu. Un šajā, teiksim, apmaksas veidā mēs joprojām esam vienīgie Latvijā, bet nemazāk populāri, protams, ir klientiem veikt pārskaitījumus, tā skaitā ir iespēja pakalpojumus iegādāties uz pēcapmaksu, uz nomaksu. Tā skaitā ir iespēja savā bankā vai internetu bankā pieslēgt pakalpojumu tiešais debets un automātiskie maksājumi. Tas nozīmē, ka par šo kārtējo apdrošināšanas prēmijas maksājumu mēs varam aizmirst. Ir iespēja arī iegādājoties polis internetā izmantot šo te banknieku risinājumu, kas principā nozīmē tūlītēju pārskaitījumu. Un arī pirms pāris gadiem esam ieviesuši tādu apmaksas veidu kā dāvanakārti, kuru arī mūsu klienti un partneri ir iecienījuši. Klienti mēdz dāvināt saviem draugiem, radiem arī varbūt kā tādu netradicionālā dāvanakārtas veidu. Es skaitā sadarbības partneri mīl iegādāties lielāku dāvanakārtas apjomu un organizēt dažādas lielākas kampaņas. No balvām ir